Un kamēr tie cepās, ķeros klāt ķirbi pildījumu pagatavošanai. Apcepšu gaļu, pildījumam nopirku jaunlopa malto gaļu. Seļu nemaz uz pannas nelieku, jo iztecēs jau tauciņu no gaļas. Tagad tur klāt ķiploku. Ķiploku patīk pievienot daudz. 2 sīpoli, 2 tomāti un 1 cukīni. Var pagatavot dažādu veidu ķirbi pildījumus. Man pašai patīk vispār nelikt gaļu klāt, bet gaļas vietā izmantot, piemēram, zilo sieru. Tā kā bērniem ne īpaši garšo zilais siers, tad es šoreiz izvēlējos tieši gaļas pildījumu. Tas man nedaudz atgādina lazaņas pildījumu, un bērniem lazaņa parasti ļoti, ļoti garšo. Un tepat likšu arī sīpols un ķiploku. Pārbēršu sāli. Sāli, pipars pēc jūsu ieskatiem. Kam patīk pikantāks, var pievienot čilī. Bet tos es lieku pavisam nedaudz. Gaļa cepās, tad sagriežu tomātus un cukīni. Šim pildījumam var pievienot arī sēnes. Sanāk ļoti sātīgi un garšīgi. Šis ēdiens man pašai ļoti patīk arī ar to, ka te atkal var apcept, sapildīt, ielikt cepeškrāsnī un stundu par to nedomāt. Viss notiek pats no sevis. Un sanāk neizsakām garšīgi. Vēl pildījumā man būs nepieciešams čedars siers. Es ņēmu tādu cietāku sieru, var izmantot arī Holandas, Krievijas, bet Krievijas tas ir tāds taukaināks. Apcepšu arī tomātus un cukīnī kopā ar gaļiņu. Arī uzlikšu augšā. Vajag cept uz tāds lēns uguns. Kamēr gaļa cepās, ir jāatbrīvo ķirbis no sēklām. Tieši šie ķirbi man cepšanai patīk vislabāk. Tos var arī veikalos pie mums nopirkt. Viņi ir vajadzīgā izmērā, nav pārāk lieli, jo tad atkal ir grūti izcept. Bet šāds ķirbis 4 cilvēku ģimenei ir pilnīgi pietiekoši. Šim ķirbim mīkstums man atgādina kartupeli. Viņš ir vienkārši tāds oranžīgs, bet pēc garšas viņš ir tikpat miltains. Un ja kādam bērnam negaršo ķirbi, tad noteikti var drusciņi pamānīties un pateikt, ka tas ir kartupels. Pildījums ir apcepies, to ņem nost no uguns. Un tagad šeit pagatavošu tādu saldā krējuma miltu maisījumu. Tas būs priekš pildījumu. Ir 1 ēdama karota miltus. Sajaukšu ar 150 gramiem saldo krējumu. Un uzkarsēšu. Es to daru pavisam vienkārši šādā veidā. Augstu saldo krējumu atšķaidu ar miltiem. Vajag tām to darīt pakāpeniski, lai nesaiet kunkuļos. Šeit arī nedaudz sāli. Drusciņu pipars. Tagad šo uzkarsēju, lai tas sabiezē. Tā būs tāda kā mērce. Var noņemt iebiezināto pienu. Tas jau ir vārījies, kad 1,5–2 stundas. Jānolej ūdens un tad lai atdziest. Un arī riekstiņi ir cepušies jau 25 minūtes. Tie ir brūni un var ņemt ārā. Ceptiem ķirbim cepeškrāsnī man temperatūra vajadzēs 180 grādus. Tagad sapildīšu ķirbi. Lieku gaļu ar tomātiem un cukīni. Tagad šim te pirmajai kārtiņai virsū mērcīti un sieru. Sieru vajag daudz. Tas bērniem ļoti garšo. Un arī man sieras ļoti garšo. Bez siera, tāpat kā bez šokolādes, es pilnīgi noteikti nevarētu iztikt. To pildījumu vajag tā pieplacināt, lai viņš tā blīvāk iekļaujās ķirbja viducī. Un atkal mērcīti. Šeit arī ļoti labi iederētos parmezans siers, cietējis ar tādu izteiktu garšu. Tad atkal nākamo kārtu. Pildījumi ir labi sataisīt tādu pikantu, jo pats ķirbis tam nekāds garšvielas neliek. Tad, kad ēd kopā ar pildījumu, tas garšo vienkārši izcili. Atkal mērcīti. Un te vajag tā daudz sieru, jo uz šies likšu tagad to cepurīti. Un tas cepot,
salips kopā, tad cepuri turēsies uz ķirbja visas stundas garumā. Gatavs likšanai cepšu krāsnī. 180 grādos uz stundu. Man skaistie ķirbīši cepinās.